rudens ir klāt. Un te es gribēju paprasīt maziem cilvēciņiem un mamām, vai jūs ziniet, ka arī rudenī var vākt tējas, un vai jūs vispār zāļu tējas izmantojat? Dzeram. Šādi tad dzerat? Nu jā. Nu, ko tā mammas teiks, ko te rudenī, vai tad nav pa vēlu vākt zāļu tējas? Nu, rudenī es gan nekad neesmu neko vākus, es nezinu. Lapus Rudeni birst, gan, vai jā, ne? man liekas, ka nē. Nu, vismaz es nemāku rudenī vākt zāļu tējas, es tikai vasarā zinu, kā tas jādara. Marta, kādu tu iedzeri? Nu, es dzeru piparmētras, kumelītes. Tagad sākam dzert arī cidonijas. Man tā raspodiņa ir diezgan svarīga ziemā, jā. Nu, man vīgriezes. Jā, Man garšo vīgriežu tēja. Tad es esmu vākusi pēlašķus daudz dzērusi. Tas man patīk. Nav garšīgi, bet der. Meža zemenes vākuši, esam nātris dzēruši, esam madaras pat dzēruši, āboliņu sarkano. Tā, es jūs tagad uzcienāšu ar tēju, kas mūsu mājā ir iecienīta, un tad jūs man pateiksiet, kas tā ir pa tēju. Vai kā smaržo? Tiešām? Jā. Nu, kā jūs domājat, kas tā varētu būt pa tēju? Nezinu. Tāda ļoti, nevar pateikt, tāda ļoti garšīga. Jā. Paldies. Šī ir ugunspuķa. Tas ir tas augs, kas aug izcirtumos, mežmalās, un tik ļoti, ļoti bieži redzēts un sastopams. Var drusku pasmaržot, varbūt. Šādu te. Ļoti labi smaržo. Jā. Nu, es redzu, te ir lapas un ziedi visi Jā, kopā, te ir lapas un ziedi, un īstenībā te Tiešām ugunspuķei ir lietojami arī kāti. Principā viņi var vākt līdz pat pirmai brūnai lapai. Viss ir izmantojams tējā. Un tā tiešām ir bagātīgs vitamīna avots, stiprina imunitāti. Šo te tēju vāc vasaras vidū, jūlijā, kad viņa ir pilnciedā, bet vēl galotnīte nav noziedējusi. Jo šeit tēja ir tāda īpatnība, kad tad, kad nozied pirmie ziediņi, kas apakšā ir pārziedējuši, ja, tad viņi dod pūku. Un tā pūka jau tējā vairs nedara. Tā kā ugunspuķi jāvāc, kad 1/3 vēl no auga nav izziedējusi. Pavasarī, agrā pavasarī vāc pumpurus, tad līdz Jāņiem vāc ziedus un lapas. Aizmirst piebilst, kad aprīlī, maijā var vākt mizas, koku mizas. Lūk, un arī agrā pavasarī vāc saknes. Un pēc Jāņiem tad jau ir ziedu laiks, vāc ziedus, un rudenī tagad ir sakņu laiks. Un man te ir pāris paraudziņi sagatavot, un es labprāt gribētu zināt, vai jūs pazīstiet šīs saknes un variet pateikt kādam augam? Variet palaist apkārt, pasmaržot, uzkost uz zoba. Tā sakne ir gara. Smaržo. Gara sakne, saka. Jā, gara sakne, aug purvainā tādā mitrā vietā. Un viņai ir tāds dīvains nosaukums – purva vārna kāja. Principā saknes kā ikdienas tēju nedzer. Tas vairāk lieto pie konkrētām veselības problēmām. Jā. Šajā trauciņā ir ļoti, ļoti bieži sastopamas saknes. Pavasarī zied ļoti skaistiem zeltainiem ziediem, bites pilnīgi reips no šo ziedu smaržas. Man viņas smaržo pēc riekstiem, un tad, kad uzkož, pirmajā mirklī arī liekas, ka pēc riekstiem. Kas tās varētu būt? Kas nes pavasarī dzeltens ziedu? Man būs pienenes? Pilnīgi noteikti būs pienenes. Šī tēma man pilnīgi noteikti asociējas ar vecmāmiņām. Tā jau balderjāņi. Jā. Tad, kad es sāku vākt šos ārstniecības augus, es pamanīju, ka arī cūkām, meža cūkām ļoti patīk tās vietas, kur aug šie te balderjāņi. Meža cūkas šīs saknes neēd, bet tur acīm redzot ir savvaļas burkānu saknes saldās, kas aug kopā ar balderjāņiem. Un tad ir vieglāk arī man iegūt šīs saknes, jo pļava ir uzrakta, man atliek tikai paņemt. Māmiņām, kurām ir dārziņš, es pieļauju, ka varbūt ne pārāk mīl šo sakni. Tā ir vārpata, vārpatas sakne.
Nu, ko mēs šodien tad te jauki padzēruši tējas, varbūt arī strādāt iesim? Kā jums meitenes uz sakņu rakšanu šodien? Es gribētu teikt, ka ģimenes sakņu dārzā var atrast ļoti daudz arī ārstniecības augus derīgus. Piemēram, tur ir sasējušās kumelītes, tad tālāk ir ganu plikstiņi sasējušies, ārstniecības matu zāle šeit aug. Katra māmiņa, kas vai tētis taisa dobi, vienmēr var kaut ko derīgu atrast. Piemēram, šeit izrakās man pienene. Kas tev pa sakņu pienene? Vēlreiz gribēju ļoti stingri vērst uzmanību uz to, ka ir jāpazīst augi. Latvijā tomēr ir daudz pusindīgu augu un indīgu augu, kur ir jālieto uzmanīgi un ļoti atbildīgi. To uzreiz var pateikt. Tā, reku vārpatu sakne atkal. Cik ilgā laikā var tādu lielu trauku ar saknēm ievākt? Es teikšu, ka tas ir diezgan smags darbs. Kā tu redzi, ir jāroka, un ne visu laiku ir no vietas tās saknes. Vai mežā vai pļavā arī aug šādas ārstnieciskas lietas? Paskatieties, te blakus pļavā aug pilns ar pienenēm, un mēs varam pierakt tik, cik mums vajag. Un mežā, protams, ir sastopami augi, kuriem ir saknītes rokamas. Varbūt tagad mēs varētu iet uz, piemēram, dīķi, skatīties, kas tur mums aug. Meitenes, tagad mēs esam pie dīķa. Šeit man ir ļoti palēmējies, ļoti blīvs sakņu. Tāds paklājs ir, ja, bet tas nav īpaši droši. Un otrkārt ir arī jāprot atšķirt, kura tad ir kalmju sakne. Un mēs ņemsim tādus, tos pašus lielākos sakniņus. Un arī ne visus, bet... Daļa jāatstāj. Jā, daļa jāatstāj. Un parasti es atstāju tos, kuriem ir tādi galiņi augšā, lai viņi tur dzen tālāk saknes un ieaug labi. Vai ziniet arī, kam kalmes sakne varētu būt domāta? Nē. Mana māsa kādreiz mazgāja matus kalmu uzlējumā. Tieši tā, jo vissenis cilvēki šo kalmju sakni kā uzlējumu lietoja matu skalošanai un matu sakņu stiprināšanai. Un es no savas dzīves piemēra varu pateikt, ka ļoti labi līdz zobu sāpēm. Kalmes gabaliņu pakošļā vai uzlējumā skalo muti, tad tiešām zobu sāpes pāriet un var izturēt līdz zobārstam. Jā. Tā, te mēs esam savākuši tātad 3 veidu saknes. Nāciet skatieties, ko mēs ar viņām tagad darīsim. Mēs nomazgājām ārā tos dubļus galvenos, ja? Bet tagad mēs viņus kārtīgi vēl tekošā ūdenītī nomazgāsim. Tā kārtīgi. Teiksim, vārpatai vairāk neko tur nevajag darīt. Kalmēm, vismaz es tā daru, varbūt citi zina labāk, kā darīt. Bet es kasu nošu šitien te visas tās dūņainās vietiņas. Pieķersimies klāt pieneņu saknei. Galvenais mūsu uzdevums ir nomazgāt vēl atlikušo netīrumu. Redziet, ar saknēm ir tā, ka viņas būtu faktiski kastītē jāgriež, jo viņas iet pa gaisu. Tur varētu būt tās zaru šķēres lietot. Šitā kaut kā līdzīga. Jā, man ir šīs te, un ar viņām ir ērti. Un, kad griež saknītes, viņām vajadzētu būt apmēram puscentimetru garumā līdz centimetram, bet ne garākas. Saknēm ir tāda īpatnība, ka viņas ir vispirms tā kā jāpavītina, un tad tikai liek normālajā nepieciešamajā temperatūrā žāvēties. Un kā tad mājas apstākļos mēs tagad to pieniņu sakni? Es ieteiktu šādi te ar asu nazītis vienkārši ripiņās griezt. Ļoti smalki nevajadzētu kapāt, bet arī tās ripiņas atstāt pabiezas uz puscentimetru līdz centimetram. Tad viņas tā labi žūs un nebūs arī pulverī. Kalmju saknes mums ir esnas lielas, tās mēs arī griežam sīkāk un tieši tāpatās. Bet ir jāņem vērā, ka viņas nevajag kopā ar citiem augiem žāvēt. Es, piemēram, žāvēju šādā te elektriskajā skapī. Tur Jandi. Te viņš ir automātiski regulējums, kādām tējām vajag, vai tās ir saknes, lapas vai jogas. Šajā gadījumā man te žūst kliņģerītes
un mežozītes, tā, un arī kastaņi. Mājas apstākļos es domāju, ka var uz malkas plītiņas, tā, ka viņa ir izkurējusies, ka silta. Es pat pieļauju, ka var arī kādā kārbiņā uz radiatoriem šāvēt, jo, manuprāt, temperatūra būtu ļoti atbilstoša. Kaut kādu 40-45. Jā, 45-50 grādi. Vai jau katrs var vākt ārstnieciskās saknes? Es domāju, ka katrs noteikti var vākt, bet pats galvenais ir pārliecināties, ka pazīstam šīs saknes, ko gribam vākt. Un esam gatavi viņas apstrādāt un zinām, kur viņas meklēt un zinām, kā viņas lietot. Vākt var. Es ļoti lepojos ar to, ko daru un lepojos ar Latvijas dabu. Un man pašai ļoti pie sirds. Un es nebeidzu vien priecāties un brīnīties par mūsu bagātību.